Parādīšu, kā filtri uztaisīt spicē. 100 mikronu siets, 32 truba. Nu, bišķi pār pa metru garumā truba, lai tas galva paliek. Siets metāla. Tāds tīri viņam funkcija vairāk ir tāda, lai smilts neiet cauri. Ne jau viņš tur taisīs buržomī. Vienkārši, lai nebūtu pilns sūknis pēc tam smiltīm. Pārlokam filtru uz pusēm. Tā, lai ērtāk pēc tam strādā. Ņemam šo mašīnu. Vairāk uz slāņos ir nošūts. Tur nav tik būtiski, tur kleitas nešujam. Galvenais, lai turās ciet. Tagad iztaisnot bišķi redzēt trubu. Cik ārā nav nekas cits par rokai. Ar rokām vienkārši, bet zinām, ka šitās trubas tādas ieņems atpakaļ pozu. Veco. Tad izmantojam slotas kārtu. Uzliekam visu. Paņemam fēnu, pakasējam. Tālāk darīsim nākamo soli. Tā filtrs būs puslīdz iztaisnots, būs vieglāk strādāt. Nav jābūt perfekti, bet tā lai normāli. Nākamais es izmantoju 12 mm urbi pakāpienu. Lēto kaut kādu aķeni, nebūs būtiski. Atstājam no galiem nost, tā lai var konektorus salikt un satīt visu. Principā varam apmēram tā nepilnu metri, jo sietas ir metri, mums vajag tā, lai katrā galā vēl kaut kādu gabalu, kad 10 cm viņš pārklājās. Tad rekutēju zils strīps. Es daru tā, es izurbu cauri. Otrā galā paliek maziņš caurumiņš. Pa to no otras puses pretī. Šādi te ik pēc kaut kādiem 7 cm vidē. Tas nebūtu kritiski, tas nebūtu tik būtiski. Un pēc tam pa viņiem pa spraugām vēl krustiņus, kas taisu. Tas arī it kā nav kritiski, bet 32 truba ir pietiekami izturīga, lai varētu saukt vairāk tos caurumus. Stāties priekšā 12 puscolu, karoči caurums ir līdzīgs, kā jums būtu kaut kādās tur trubās iekšējais diametrs. Ja, tas nozīmē, ka pa katru šo caurumu teorētiskā plūsma ir ļoti liela. Ja viņi te ir 50, spicē nekad tāda ražība nebūs. Tā kā varētu arī izurbt šitos te 4 caurumus vai 5 vai vienalga cik. Un to arī pietiktu. Bet droši paliek droši labāk saukt vairāk. Jā, urpšana labāk zālē nedarīt savādāk. Jūs no tiem plasmasiem nekad vairāk dzīvē vaļā netiksiet. Zāle būs pilna viņam un visu laiku rēgosies. Labāk to izdarīt ten, paņemt lielu celtniecisku putekļu sūcēju, sasūkt visu smuku nekā kaut kur laukā to darīt un piesārņot atkal zāli. Tā ir apmēram tādā šaha konfigurācijā. Saurps, kāpēc tieši tāda? Nav starpība it kā vienīgais, tā truba izturīgāk. Ja jūs sāksiet turpt šausmīgi daudz blakām, jā, vienkārši būs tāda janganāk un tinot tur pēc tam salocīties, pārlocīties. Tad, kad caurumi ir saurpti, lai būtu ērtāk strādāt, lai truba būtu taisnāk, es ieliku iekšā vienkārši slotas kārtu. Variants A ir taisīt ar cinkoto resnāku kalibru stiepu, tīt viņu uz riņķi. Es viņu savādāk daru. Es esmu uztaisījis tādas plasmas detaļas, kurām ir viena daļa tikai piespiežās. Un tad to tas sanāk, kad otra daļa nepiespiežās, visu laiku ir ūdens kanāli, lai sietas nepiespiestos klāt tieši pie cauruma. Savādāk ir variants tāds, iedomājieties, jūs putekļu sūcējiem pielikt šito klāt, sūkt cauri, būtu aplīts, netīrs un pārējais vienkārši nestrādā. Lai būtu viss laukums izmantots maksimāli, lai neaizsistos tikai tie caurumiņi ciet, es ņemu šīs te plasmas uzmaus. Viņas ir speciāli pēc izmēra
uztaisīts. Paņem, cik man vajag attiecīgā filtra garumam. Salieku virsū. Šādi viņas saslēdzās kopā. Ja? Stumjam viņas vienkārši uz priekšu. Nu, krāsta nav svarīgi, tas tā. Kāda man bija tādas taisīja. Šādi veidojam tālāk. Distanceri sietam. Lai sietas nepiespiest uz klāt pie caurumiem. Ja? Tad vorteks principā sanāk tāds ūdens pa šo plūst uz riņķi. Jo te nevar īsti redzēt, protams, bet sietas sanāk, ka nav kontaktā ar trubu. Viena mala, šī iekšējā ir pieskarās, tad pieņemsim šī mala pieskartos, šī mala nepieskarās. Un tad to zem viņas visur, pa visiem šitiem uz riņķi, visur plūs ūdens. Panāk vienkārši lielāka efektivitāte filtram. Tiem, kas baidās arī pieņemsim, ka filtrs var aizsērēt, tad šādi vienkārši var nodrošināt maksimālu efektivitāti. Tad ir salikt šie te posmi, segmenti, priekš filtra daļas. Tālāk maucam visu aizšoto sietu. Tā vienkārši ir ērtāk un labāk. Uzmocam pāri. Man vienmēr būs tā, ka pārklājās nedaudz šīs te vietas, lai var aizspiest. Tālāk pielokam šādi te, un tīsim ciet, tūlīt redzēsim, kā es to daru. Tātad, lai aiztītu ciet, es esmu uztaisījis šādu te speciālu uzparikti. Kaut kas līdzīgs, tā kā skrūvis, kad ir aprautās, lai izvilkt. Šitas vienkārši ir uz ātrā variants. Reku šeit ir speciāli arī uztaisīts tāds iebīdījums uz iekšu, kurā var, kas notur vietā. Doma tāda, uzliekam šo un griežam ar skrūpistoli. Mēģināšu kaut kā iefilmēt. Pieķeram sākumu. Gan stiepli, gan sietu materiālu. Vienkārši tīri tā, lai neiet uz riņķi. Lai bišķi nofiksēts, lai var iesākt strādāt. Tinot ar rokām droši vien būs tāpat tās. Kroši augšā ir rulls. Tur ir stiepla. Pretī speciāla vieta, kur ielikt. Ņemam skrūpistoli. Iesākam. Iestiep, protams, vajag nedaudz. Filtrs ir notīts. Atliek piefiksēt galu, lai netinās vaļā. Tādu uzparikt. Tad liksim gals. Tagad ņemam ārā. Sklots kārtā visu. Skrūpistoli. Nākošais solis notītam filtram. Man ir izplīsīt arī, protams, pašam savu. Šis ir no ASA. Ieliekam korķi. Tālāk uzliekam visu karstumu. Kas saraujās karstumā, vada izolāciju. Uzmocam visu tā, lai aizsedz drāti. Siet sākumu. Šādi te sakarsējam un dan. Otrā galā arī nogriežam nedaudz. Tur nevajag tik daudz. Šādi te gabalu. Tā, lai nosedz smuku. To sākumu beigas. Un tā, lai arī drāti nosedz, lai viņi netinās vaļā. Jā, tad beigās būs šāds te smuki notīts filtrs. Liekam šo fēnu, karsējam ciet. Viens gals ir, tāpat otru galu. Tālāk, kad viss ir aizkausēts, uzliekam parasto zilo galu. Vienā pusē man konkrēti ir šajā galā, kā filtrs ir 32, tad ir 32. Tālāk es lieku 25, tāpēc, ka pilnīgi nekāda jēga nav.
Tāpat tā spica nebūs tik ražīga, lai jūs varētu pumpēt tur 10 tonnas stundā, jā. Ja būs 1,5 tonu, tas jau būs daudz. Nu, principā viss bardaks bišķiņ ir. Var tiečkot. Nu, tur tīks malka nevajag tur. Galvenais, ka ir diezgan cieši nostiepts, nospriegots, notīts. Viss, jā. Viss ir nošūts. Viss ir aizkausēts, nekas vaļā nenāk. Galā ir arī mans taisīts korķis. Tur nekas nekā nestaigās. Skrūvējam klāt. Šāda tipa filtru. Lēc viņš paiet bišķiņ, bet var uztaisīt mierīgi pats. Tāds ir rezultāts. Tāds laistās. Nākamajā sērijā uztaisīsim spici, un tad jau tālāk pa 12 voltu sistēmām. To pēc tam.